samazināt rēķinu mūsu cilvēkiem šobrīd un tagad. Ik viens no jums zina to, ka augstums nevienu negaida un rēķins vēl jo mazāk. Tas pienāk tieši laikā, bet mūsu cilvēkiem tas būs milzīgs ne tikai izbrīns, bet arī cirtiens pa viņu finansēm, pa ģimenes budžetu. Un tas neatnāks pēc komisijas sēdēm, tas neatnāks pēc tam, kad mēs būsim parunājuši, tas būs tieši tajā brīdī, kad mūsu cilvēki to gaidīs vismazāk. Līdz ar to es ierosinu nodokļa likmi samazināt uz 5% apmērā, jo juridiski tas ir korekts risinājums, jo jau šobrīd Eiropas Savienības regulējums ļauj samazināt likmes sociāli būtiskām pozīcijām. Tātad tas nav eksperiments ar nodokļiem, bet tā ir sociāli atbildīga un finansiāli ietekmīga procedūra. Ja mēs runājam par to, ka tas ietekmēs budžetu, es domāju, ka neviens neapšauba, ka sociālie pabalsti, viņu pieprasīšana un kārtība arī maksā naudu. Mēs maksājam cilvēkiem par to, lai viņi noformētu dokumentus, lai apsekotu, lai pierādītu, ka jūs esat sociāli trūcīgs un veikt vēl daudzas citas funkcijas. Kas zīmīgi, neskatoties uz to, ka birokrātijas apkarošanu mēs piesaucam kā vizītkarti šīs pastāvošās valdības darbam, tad realitātē ir pavisam cita. Birokrātija arvien vairāk zeļ un plauks. Tikai to mēs izliekamies neredzam, jo mēs viņu pārnesam uz cilvēkiem. Līdz ar to šīs pievienotās vērtības nodokļa samazināšana par kurināmo, neradot nekādus šķēršļus, pierādījumus, bet uzņemoties kā sociāli atbildīgu rīcību, valdība pasaka, ka viņa cilvēks ir svarīgs, ka viņam nav jāpierāda, ka viņš patērē siltumu un ka viņš maksā šai valstī nodokļus. Tas ir žests un atbildība pret savu cilvēku. Līdz ar to nodokļa likmes samazināšana uz 5% apmēra siltumenerģijas piegādēji ir tikai normāla rīcība, kura būtu un ir jāuzņemās, lai apliecinātu to, ka Latvijas cilvēks jums ir svarīgs. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu.